Sveiki! Degns graudulis un mežs sirdī un makam, agromežsaimniecības un meža dārza apmeklējums Zviedrijā 2024. gada maijs. Tā stāsta jautrākā daļa, ka patiesībā es atrodos uz kuģa. Tas ir kuģis. Un tas mazais zvejas kuģis ir nolikts uz tādu pakalniņu, kur visapkārt ir sastādīti dažādi koki. Kā mērķu sugas te ir valrieksti un ēdamie kastaņi. Un, lai tā saimniecība būtu tāda pilnvērtīgāka, tad tā kā palīga koki ir sastādīts daudz dažādas citas koku sugas, jo tiem kokiem tomēr patīk augt kompānijā. Tā dažādi eksperimentējot uz šī sausā pakalna ar kompaktēto augsni ir atklājis tas saimniecības īpašnieks. Un tad tālāk ir nedaudz tāds stāstījums, kādā veidā viņš ir radoši risinājis daudz dažādas lietas. Tad augi ir stādīti pamatā grupās. Visur centrā ir kāds mērķa koks, šajā gadījumā šis ir ēdamais kastanis, kurš šeit ir pavairots ar sēklu. Kā slāpekļu piesaistītāji ir piestādīti šitās te tauksaknes vairākas. Blakus ir, tādā pat grupā ir melnāksnis, tāpat blakus ir vilkābele, te ir kāda ābele, un tas viss ir nolikts ar tādiem tā kā zariem koksnes atlikumiem kā mulčs, lai radītu tādu meža vidi. Te ir tāda viena nākošā grupa. Te laikam iztrūks tas mērķaugs, kas ir vajadzīgs. Tā koku čupi ir domāta, lai viņi tā kā sapūdētu un nākotnē to izmantot koku stādīšanai. Stādot kokus arī samērā daudz izmantots ir dažādas ziemcietas. Šajā gadījumā šis ir, te ir iestādīts kastanis un blakus ir smaržīgā mirre vai mirres odorata. Šī koku grupa ir veidota centrā ir ēdamais kastanis. Te ir kāds, šitas te ir eleaknis, tauksakne, nedaudz koksnes dažādas atliekas. Šis ir smaržīgais mirres, kas piestādīts pie kopu, nedaudz aizsargā to stumbru. Un šis ir melnāksnis. Te ir tāda lielāka koku grupa. Te ir iestādīti divi potētie valrieksti. Viens ir šajā malā, un otrs ir tur blakus tauksaksnei. Pa vidu ir melnāksnis. Un tālāk fonā pret ziemeļiem ir parastais slotsars, kā nedaudz piesagai pret vēju un radīt tādu saulaināku vidu valriekstiem un pārējiem augiem noteikti, kas te aug. Un, protams, arī kāda mirušā koksne, kas kalpo kā mulčs un pēc tam kā vērtīgs barības vielas tiem kokiem, kas te augs. Un žoga stabiem ir izmantots koks, kuram ir ugunskura apdedzināta tā daļa, kas ir ielikt zemes daļā. Var laikam pie šī staba var labāk redzēt, tā viss tā staba lejas daļa ir apdedzināta, lai kāta nesapūst. Un vārtiem ir izmantots tāds interesants paštaisošs mehānisms, tāds atsvars, ka taisa vārts vaļā, tad viņš ceļās uz augšu. Var redzēt, ir tāds trīsīts, patais vaļā atsvars augšā, un pēc tam tie vārti paši aiztaisās ciet. Tad man pretīm ir tāda neliela dīķīša ziemeļa daļa. Tur ir iestādīts vīnogas, un saimnieks teica, ka tā ir vislabākā vieta, kur tām vīnogām tā kā augt, jo viņi saņem siltumu gan pēc to zemes uzbērumu, kas ir veidots no dīķa rakšanas, un arī tas saules starojums, kas atstarojās no ūdens, un vīnogas saņem to siltumu. Un tas ir vislabākā vieta, kur vislabākās vīnogas visā īpašumā. Un šeit var redzēt kādu efektu uz
iegūti augsnē pārāk daudz slāpekļu, kas ir šajā gadījumā iegūts no slāpekļa piesaistītāja augiem. Šī ir A5 klade, un tas fonā ir vienkārši parastais baldriāns, kuram tie dzinumi ir nedabiski akti, resni. Un tad apkārt ir dažādi koki, tas ir melnalksnis, tā ir aprikoze, tas ir eleagans un te dažādi citi krūmi. Un tad saimnieks teica, ka te viss aug bišķiņ pa labi, tie koki aiziet daudz lapās un ir ļoti maz ogas. Un tad tomēr, pārāk daudz slāpekļu piesaistītāju augu sistēmā nebūtu labi. Tur tālāk vēl ir, tas spilgtais krūms ir kokveida koluteja laikam, jā. Un šis ir tāds ideālais kokaudzētavas risinājums. Šitie ir lazdu noliekšņi. Un pa vidu šeit ir iesēts viengadīgās kultūras, un tad būtībā tie lazdu stādi tiks audzēti kopā ar kādiem viengadīgiem dārzeņiem, un tie stādi saņems ļoti labu aprūpi. Un priekš mājas kokaudzētavas perfekti audzēt koku stādus viengadīgos dārzeņu dobē. Šādi varētu izskatīties perfektā mežmala. Fonā tā ir ērkšķplūme, tālāk tur sekot, tur ir gobas un lazdas. Tie lielie koki tas ir ozols, tas ir saldais ķirsis. Priekšplānā te ir kāda no savvaļas ābelēm, te ir vilkābele. Un tālāk tas ir pluškoks un atkal vilkābele. Un tālāk seko saldie ķirši, ērkšķplūmes, pīlāģi un tā visā garumā. Perfektā mežmala, kur var lejā dzīvot gan tur mitrumā kaut kādi kukaiņi, putni krūmos, viens otru var ēst, un normāls dabiskais līdzsvars. No malas šitas te izskatās pēc tāda ērkšķaina krūmāja, kaut kur tādas mežiņu malās, bet patiesībā tas krūmājs ir tikai tāds starts nākotnes mežam. Te var redzēt, kaut kur krūmāja malās šitas te aug saldais ķirsis, tur aug kāda vilkābele, tālāk ir kāda kļava. Aizējām uz to krūmāju otru pusi, tad tomēr ir meža dzīvnieki, kas ēd tos krūmus. Te var redzēt, tās plūmas ir nedaudz bišķiņ apgraustas, tad iekšpusē ir tā parastā kļava. Tālāk ir kalnu kļava iesējusies, tā ir parastā kļava. Ejam tālāk, tas slaidais koks ir skabārdis, un tādā veidā tas nosacītais krūmājs ir kā sākums jaunam mežam, jo tālāk te var redzēt, tās kļaviņas jau ir lielākas, un ar laiku tas krūmājs aizies kaut kur tālāk uz pļavu, un šitainī vietā būs jau mežs, un tādā veidā rodās jauns mežs. Šādi izskatās saldo ķiršu mežs. Kaut ko var redzēt augšā, kaut kas zied, tas ir ļoti augsti rogas. Visapkārt ir saldie ķirši, kā pirmā stāva koki, kurš resnāks, kurš tievāks. Un kā pavadošā suga nāk augšā parastais skabārdis, kurš te jūtās ļoti labi. Zemesedzē te ir kādas baltie vizbuļi. Tas ir kāds saulsērušs suga. Un tā, laipni lūgti saldo ķiršu mežā. Paldies, ka skatieties šo video. Ja ir kādi jautājumi, tad droši rakstiet tur lejā komentārus, spiežiet laiku vai parakstieties uz kanālu. Tā tiekās kaut kur mežā vai dabā. Veiksmi!